Iemīļotie raidījumi, kas atgriežas un jauni stāsti, kas uzrunā. 70. sezona sākas tagad. Latvijas televīzija rītu sāk ar svaigākajām ziņām rīta panorāmā. Jau 4 gadus televīzijas skatītājus modina arī Sigurds Siliņš. Labrīt, esiet sveicināti! Viņš paspēja visu – dziedāt korī, piedalīties dziesmu svētkos, braukt ar velosipēdu un noskriet 10 kilometrus Rīgas maratonā. Aizrautīgs un pārliecināts. Sigurds prot radīt sajūtu, ka viss būs labi. Vienmēr ar jums Latvijas televīzija. Āfrikas kontinents ir vide, kurā pēc auglīgiem laikiem var sekot postošas stihijas. Dzīvniekus te sagaida daudz izaicinājumu, un katra diena ir cīņa par izdzīvošanu. Emocionāli dabas stāsti dokumentālo filmu ciklā Serengeti līdzenums 3. sezona. Sestdien 4:30 pēcpusdienā LTV1 un Replay LV. Katram no muižas īpašnieka ģimenes locekļiem ir savs motīvs. Es esmu nolēmis pāršķirt jaunu lapas pusi. Katrs no viņiem stāsta atšķirīgu versiju par notikumiem, kas noveduši pie slepkavības. Sapratu, kāds haizivju dīķis ir ap mūsu ģimeni. Igaunijas seriāls Kurš nogalināja Otto Milleru? Es nezinu, kurš viņu nogalināja. No 7. septembra 4. 10. vakarā LTV1 un Replay LV. Nepilnības un dažādas sadzīviskas problēmas ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Mēs palīdzam tās risināt. Kā būt maksimāli drošam? Mēs ieradāmies paši, lai pajautātu. Un šeit arī naglēns dēlīts uzlikt. Kas notiek mazajos veikaliņos? Nērti jautājumi ērtākai ikdienai. Esam saņēmuši kādu skatītāju nērto jautājumu. Testamentu apliecinājušas 2 personas. Mēs dabūjām telefona numuru. Konkrētajā situācijā kļūda ir novērsta. 4. studija. Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās bez 5-7 vakarā LTV1.